tomātu zupu, man vajadzēs gurķi, tomātu, paprika, tomātu sula, kaltēta maize, grauzdiņi, sāls, ķiploks, sīpoli, etiķis un olīveļļa. No sākuma sagatavošu grauzdiņus. Baltmaizi sagriezt kubiņos, lieku veidnē un cepeškrāsnī. Cepeškrāsnis ir uzsilis uz 185 grādiem un turēšu kāds 5-8 minūtes. Mizoju gurķus. Un papriku un visu sagriežu. Uzvāru ūdeni un tomātu blanšēšanai. Tomātiem iegriežu krustiņu un pārlēju ar ūdeni. Paturu dažas minūtes un laplēju ar augstu ūdeni. Tādā veidā viegli nāk nost miziņu. Novelku miziņu, sagriežu tomātu un izņem sēklas. Un vienu tomātu, var arī redzēt nedaudz paprikas, un pēc tam gurķi es sagriežu nelielos gabaliņos, to atlikšu maliņā. Tomātus lieku blenderī, turpat arī papriku un gurķu. Un vēl arī sagriežu sīpolu. Pie dārzeņiem lieku klāt ķiploku, man tie 3 daļiņas, sāli, kaltētu maizi un vīnogu etiķi. Olīveļļu un nedaudz tomātu sulas. Visu sablenderē. Un vēl pieliet tomātu sulu. Grauzdiņi arī gatavi pa šo laiku. Zupa ir gatava. Ja vajag pašās beigās, pēc garšas var pievienot vēl etiķi, sāli, melnos piperus, čili, aso mērce. Pasniedzot pa virsu lieku karoti grauzdiņas un sagrieztos dārzeņus, tomātu, gurķi, papriku. Gazpačo zupa gatava, laiks garšot. Kad sāku gatavot šo zupu, nezināju, kāds būs rezultāts. Zupa mazliet asa, jūtās tomātu papriku garša, zupa laba, it īpaši kastā laikā. Lai labi garšo, veiksmi gatavošana, balsojiet, komentējiet, laipni lūgti manā mājaslapā, droši rakstiet, gaidu jūsu atsauksmes.